Sveiki, skatītāji! Šoreiz mana video auditorija ir Londonas centrā, un tur man aiz muguras ir kādi vārti. Un ja mēs šeit būtu pirms gadiem 150, varbūt pat 200, tad pa tiem vārtiem iekšā jātu zirgi un brauktu karietes. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ir staļļi. Vismaz pirms 150, 200 gadiem tur bija staļļi. Arī tagad šīs ieliņas, tur ir tāda ieliņa, tūlīt arī iesim, es jums iekšā parādīšu, sauc par Mews, jeb par staļļiem. Un kādreiz, tad, kad vienā pusē tika būvēts dārgās galvenās mājas, tad viņiem vajadzēja, kur turēt zirgus un kur dzīvot kučieriem. Un tāpēc tika veidotas šādas ieliņas speciāli ar mērķi, lai tur turētu zirgus un dzīvot kučieri. Un šīs ieliņas šajā laikā tika uzbūvētas, bet laika gaitā zirgus izkonkurēja kas? Automašīnas. Nu, un 20. gadsimtā tur šo zirgu vietā parādās garāžas un tiek turētas automašīnas. Vēl vēlāk, pagājušā gadsimta otrajā pusē jau, šie staļļi tiek pārveidoti par dzīvojamām mājām. Lielākoties par dzīvojamām, varbūt kāda biroja māja, varbūt kur kāds restorāniņš. Starp citu, dažās arī vēl zirgi tiek turēti, tā kā ne visas ir pārbūvētas. Bet mūsdienās tās ir samērā dārgas, miljoniem vērti īpašumi, dzīvojamās mājas. Lielākoties dzīvojamās mājas. Un tas ir ļoti labs piemērs, kā laika gaitā vienai telpai var mainīties funkcija. 2, 3, iespējams pat kādreiz 4. Bet nu, šis ir tipisks piemērs, ka sākotnēji ir staļļi, tad ir garāžas un pēc tam dzīvojamās mājas. Un kāpēc tās ir dārgas? Nu, tāpēc, ka tas ir pats centrs, pašā centrā, un šīs ieliņas ir ļoti noslēgtas, tur nav caurbraucošā auto kustība, klusas. Tiesa gan tur vēl arī zirgi šur tur dzīvo, un to zirgu klātesamību vēl ar vienu var sajust, bet ļoti īpatnējas, ļoti klusas, un patiešām iecienīta dzīves vieta tiem, kam šāda vieta patīk. Bet, protams, galvenais, ka tas ir pats Londonas centrs, ir vēl arī citās pilsētās, arī Edinburgā es redzēju, mazākā apmērā, bet ir. Bet šeit Londonas centrā šādas Mews ieliņa, tā nav vienīgā. Tādas te ir apkārt 10, varbūt pat vēl vairāk. Bet šī te funkcija lielākoties visur ir mainīta. Un tas ir ļoti labs piemērs, kā īpašumam var tikt mainīta funkcija. Es varētu uzdot šo video, uzdot jautājumu, vai nebūtu laiks Latvijā, piemēram Rīgā, diezgan daudzas garāžas pārveidot par dzīvojamām telpām. Kāpēc gan ne? Tā kā, piemēram, lofti, kas ir kādreiz rūpnieciskās telpas bijuši, daudz kur ir pārveidot par dzīvojamām telpām vai biroja telpām. Es šo video noslēgšu ar jautājumu, vai nebūtu pienācis laiks Latvijā, it īpaši padomu laika garāžas, padomu laikā būvētās garāžas pārveidot par biroju, pa noliktavām droši vien jau tagad daudz, kur tās ir pārbūvētas, un jo īpaši par dzīvojamām telpām. Paldies, ka skatījāties šo video, ar to arī atvados. Visu labu, tiekamies!